Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 2. nodaļas. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja, kur ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu, un sāicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristums būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis, un tu Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izrēla tautu. Tad Herods paslepeni sāicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja, eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet man, ka arī es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja, un redzi zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns, un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku, un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Kungs, paldies, ka šie vārdi skan mums atkal šajā zvaigznes dienas vakarā, un mēs lūdzam, nāc ar savu garu arī pie mums un atver mūsu saprašanu un vadi un stiprini mūsu ticības ceļā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Zvaigznes diena jau no seniem laikiem līdzās Kristus dzimšanas svētkiem ir viena no kristīgās baznīcas nozīmīgākajiem svētkiem. Lai arī šajos laikos tie tiek atzīmēti it kā šaurāk, tas nemazina to nozīmi, jo tie ir saistīti tieši ar pašu Jēzus personību. Ziemassvētkos un arī zvaigznes dienā, kas ievada atspīdēšanas laiku, daudz runā un izceļ gaismu, gaismas nākšanu, atspīdēšanu, kā to dzirdējām arī pravieša Jesajas lasījumā, tumsības laiki ir beigušies, kas nozīmē tieši Kristus mācības nes to skaidrību cilvēku prātos un attiecībās ar Dievu. Un šajā laikā arī dabā pēc ziemas laika pamazām sākas dienas gaismas palielināšanās, bet tomēr sapratīsim, ka zvaigzne jau nu nav tā, kas nes gaismu. Zvaigzne var būt ceļa virziena rādītāji, kā visos laikos bieži tas ir darīts uz jūras un citur ceļš tiek noteikts pēc zvaigznēm. Zvaigzne pati neko neapgaismo. Par sauli tā kļūst tikai tad, kad kāds nonāk tās tuvumā. Vai tas būtu Andromēdas, Sīriusa vai kādā citā zvaigznājā. Bet tas mūs tomēr netraucē šeit saprast evaņģēlijā lasīto. Arī tur zvaigzne austrumu gudrajiem rāda ceļu. Šis stāsts par viņu ceļojumu izklausās kā teiksma. Nekur nav nekādas vēsturiskas piesaistes, kā pie Jēzus dzimšanas. Tur nav teikts, kas valdīja to austrumu gudro zemēs, no
kurienes viņi nāca, bet arī šī it kā teiksmes izteiksme mūs netraucē. Tikai liek skatīties uz notikumu kopumā. Šo gudro meklējumos ir ietverta visas cilvēces garīgie meklējumi cauri laikam, jo tie nebeidzas un turpinās arī šodien katra cilvēka dzīvē. Jēzus nāca pie savējiem, bet tie viņu nepieņēma. Jūdi nepieņēma, kaut arī viņi bija vienas tautības. Ticīgie, reliģijas kalpi, farizēji, kas bija apveltīti ar visām praviešu zināšanām, viņu nepieņēma. Pieņem šie austrumu gudriem. Un mēs nākam pie saprašanas, ka ar mācību var izlīdzināt, sagatavot ticības ceļu, bet nevar iedot pašu ticību. Pat ļoti dziļas zināšanas var kalpot kā pilnīgi melns acu apsējs. Mūsu dzīvē teiktu, ka aiz kokiem nevar saskatīt mežu. Mēs tikko lasījām, Hērods sasauca visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, un tie viņam precīzi pateica, kur jāpiedzimst valdniekam. Tie zināja arī zvaigznes atspīdēšanas laiku. Kā jūs domājat? Viņi visi steidzās uz Bētlemi? Viņi gāja meklēt Kristu? Nē. Vai šodien daudz iet? Vai nezina? Bet tomēr neiet. Jēzum neticēja, un viņu nepieņēma arī tad, kad viņu vēlāk redzēja vaigu vaigā, kad viņš rādīja zīmes un dziedināja, bet to redzēja tikai tie, kam acis tika atvērtas, pārējie palika kā ar melniem apsējiem. Kā lai izskaidro austrumu gudro redzīgumu? Viņu ceļš cauri tuksnešiem bija grūts, tas bija arī ilgs, bet viņi tomēr ieradās precīzi laikā. Dzimšana taču nevelkās mēnešiem un pat dienām ilgi, un šeit mēs zinām, tā pienāca pēkšņi, bet gudrie bija klāt īstajā brīdī un īstajā vietā un laikā precīzi. Viņi nāca tikai sajūtot aicinājumu un neredzēja nekādus brīnumus. Viņi nedzirdēja Kristus kalnu runas mācību, nedz arī dzirdēja, kā viņš stāsta par līdzību apbrīnojamo universālo darbību visos laikos. Tādēļ izskaidrojums ir tikai gara vadībā. Tikai gars dod cilvēkiem ticību, atver acis un ved soli pa solim. Reizēm tas notiek strauji, ka elpa aizraujas un paliek bailes. Tā kā evaņģēlijos mēs lasām, daudzi izbijās ļoti. Arī mēs viens otrs esam piedzīvojuši savā dzīvē šīs bailes. Citreiz gars ved ilgā laika posmā, ka liekas vispār nekas mūsu dzīvē nenotiek, bet tikai palūkojoties atpakaļ uz nodzīvoto laiku, var ieraudzīt, ka viss tur ir bijis tik precīzi un ka tur nav nekādas nejaušības. Tā arī gudrie gāja ilgi un grūti caur Hēroda pili, caur visām sarunām un pārrunām un sammitiem, bet ieradās laikā un dāvanas līdzi bija ļoti zīmīgas. Kaut arī mazajam zīdainītim galīgi nederīgas. Bet tās jau ir aprakstīts pravieša Daniela pravietojumā, kur teikts tā: viņam, cilvēka dēlam, tad tiks piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas.
Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tāpēc vispirms mazajam zīdainītim tiek dāvināts ķēniškais zelts. Savukārt priestera kalpošanai kā mesijam, kas ir starpnieks starp Dievu un grēcīgo pasauli, pienākas priestera vīrāks. Daniels arī saka, ka viņš mirs citu vainas, citu grēku dēļ, un tādēļ šī trešā dāvana viņam tiek dota mirres kā nāves zīme. Patiesi, visi šie notikuma līdzdalībnieki pilda sev uzliktās, bet liekas, ka pašiem pilnīgi nesaprotamās darbības, ieskaitot Hērodu, kurš pats sev gan laikam liekas ļoti gudrs un viltīgs, aicinot šos austrumu gudros atnākt atpakaļ un pastāstīt, kur tas mazais valdnieks ir atrodams. Gara dotā ticība, kas viņus vadīja uz šejien, liek viņiem mesties ceļos šī zīdainieša priekšā. 3 vīriem grūtu tālu ceļu nākušiem pielūgt mazo bērnu. Šai ainai pretī var likt Golgātas krustu, kur noziedznieks blakus krustā piesistajam, nomocītajam, asiņainajam cilvēka ķermenim, kurā nav nekā ķēnišķīga, ne dievišķa, tikpat nepamatoti lūdzas: piemini mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus šos ticības nesējus dara zināmus visai pasaulē, kļūdams par visu tautu un tautību garīgo valdnieku. Kā Pāvils saka, Jēzu Kristu Dieva žēlastība ir pasniegta visiem cilvēkiem, un Kristus gaisma spīd pār visām tautām. Šodien, lai kur arī nelasītu Bībeli, visi cilvēki uzzina par šo 3 austrumu gudro vīru ticību. Lai kur šodien arī nelasītu Bībeli, visi cilvēki uzzina Jēzus vārdus pie krusta. Patiesi, es tev saku, tu būsi šodien ar mani paradīzē. Un tā mēs arī šogad Zvaigznes dienā esam sadzirdējuši kādus jautājumus arī paši savai ticībai. Tādēļ teiksim pavisam vienkārši: Esi, Kungs Jēzu, mums tā zvaigzne, kas ved mūs patiesas ticības ceļā. Āmen. Mūsu tautas dzejnieks Imants Ziedonis pirms kādiem gadiem tikās ar kristīgajiem mūkiem, kuru devīze ir aizstāvēt ticību un kalpot nabadzīgajiem, un uzrakstīja lūkšanu. Bet viņš katru dienu laikam daudz ko rakstīja. Tādēļ šī lūkšana pavisam nesen viņam ir atradusies. Viņš nevienam nesaka, kur, bet viņš vēlas, lai cilvēki šo lūkšanu izlasa. Šodien pēc Imanta Ziedoņa vēlēšanās Zvaigznes dienā šo lūkšanu nolasīs mācītājs Juris Rubens viņam un viņa draugiem, un šo lūkšanu lūksim arī mēs visi kopā. Šai lūkšanu brīdī Dievs sapulcē visus šeit kopā zem tava jumta. Tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu, kā pasargāt dvēseli sevī un tautā,
kā laukus uzturēt Dievā, kā ielas uzturēt gaismā un bērnus ticībā iecelt. Dievs sapulcē manus radus, kaut domās šie altāra priekšā, lai no mūsu mājām viņa domas sanākt šeit brīdī zem tava jumta. Es to lūdzos. Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labām un atstās te kopā. Mēs nevaram visi tikt kopā, bet domās mēs varam. Kungs, dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī. Es piesaucu savējo domas šai vietā, šai lūkšanu brīdī. Cik vien esam labi, tik būsim šai brīdī kopā. Kungs, nedali mūsu labumu daļās, lai esam kopā. Cik es esmu stiprāks, tas tiks manam brālim, un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī, es lūdzos. Mūsu Tēvs debesīs, mana tēva un vectēva domas ir tevī, un tās ir te klāt mūsu ģimenē zem tava jumta. Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu, lai viņiem ir viss, ko te sanesam, lai tiem nav jādala, lai tiem ir viss, nav daudz. Dievs palīdzi augt mūsu dzimtai vēl lielākā gaismā un iet uz gaismu un turēties tīriem. Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā. Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos. Vienalga, kur ir mani bērni šai brīdī un brāļi un māsas, es saucu to šurp. Mēs izaugam lieli tavā vārdā. Šai brīdī mēs nometam tumsu. Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos. Kungs, Dievs, debesu Tēvs, mīļais Jēzus, stiprini mūsu ticību. Vadi mūs cauri pārbaudījumu ceļiem pretim mūžīgās dzīvības gaismai. Vairo mūsu gara spēku un palīdz mums saskatīt tavu klātbūtni. Mēs lūdzam, esi pie katra mūsu draudzes cilvēka, lai mēs varam atjaunoties garā un ieraudzīt jēgu mūsu dzīvē. Lai mēs to jūtam darbos, ko uzsākam un darām, lai caur tavas mīlestības klātbūtni stiprinās sapratni un saticību mūsu starpā, lai tavas ticības gaismā aug bērni un jaunieši, lai cerībā uz tevi dzīvo mūsu vecākā paudze, lai tavas ticības gaisma atklājas spēkā un dziļumā pie aizvien jauniem cilvēkiem, kas meklē ceļu pie tevis, Kungs. Atdari viņiem sirdis, lai viņi varētu saredzēt tavu palīdzību, tavu roku, Kungs, un neatraida tevi. Mēs lūdzam, lai mūsu valsts laicīgā vara iet Dievam tīkamā prātā. Mēs lūdzam par visām mūsu draudzēm, draudžu ganiem, par mūsu baznīcas vadību un arhibīskapu, lai tavas svētības gaisma ienāk visā tavā baznīcā, tavā miesā, Kungs, Jēzu Kristu. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.